Sveiki, Ķirdi. Es dzirdējusi Bēres Strazdas dibinātājs. Viens no. Mēs arī ar Tomu sākām. Tu palīdzi organizēt šo pasākumu līdz kopā ar Līgu Pāvuli. Kā tu domā, kā šis pasākums ir izdevies, kā ir cilvēki, kā ir cilvēku apmierinātība, neapmierinātība, apmeklējums? Man liekas, ka cilvēku apmierinātība ir diezgan laba. Un visā visumā ir izdevies. Cilvēkus gan gaidījām vairāk, bet neskatoties uz to, visiem ir ko darīt, visi ir nodarbināti un visi ir vakar paballējušies un šodien visi ir baigi spriganie. Dzirdēju, atbrauc pats ar savu ģimeni, radiem draugiem. Kā viņi jūtās? Vai viņi piedalās visās aktivitātēs, spēlēs, visos pasākumos? Ne visi, bet pārsvarā mūsu draugi ir kā tiesneši, kā brīvprātīgie. Un, viņi paši, man liekas, nesporto. Nesporto. Viņi sportos rītā un šovakar. Dzirdēju, šovakar baigais pasākums, ko rīko Bēres Strazdas, tu un Toms kopā, ballīte. Pats jau arī būsi vai tikai organizē to pasākumu? Kā tu domā, vai es būšu ballītē? Jā. Vai tu organizē viņu tikai? Vai tu sēsies arī uz līgumu? Tusēšos? Man darbs tāds. Tusēties. Savādāk, ja nevar uztaisīt jaunas ballīti, pašam jāatsā līdzi. Vai šādu pasākumu mēģinās atkārtot, palīdzējis organizēt? Es domāju, ka jā. Ja būs tāda iespēja, es piedalīšos, jā. Vai ir kaut kāda ieteikuma uzlabot šo pasākumu? Jo šis ir pirmais pasākums, varbūt viņam daudz kļūdas, varbūt nav kļūdas, to jau mēs nevaram zināt. Es domāju, ka par to mēs spriedīsim pēc tam, kad pasākums būs aizritējis un sasēdīsimies visi kopā un izvērtēsim, ko mēs pareizi darījām, ko nepareizi, un tad arī spriedīsim par to, vai nākošais gads turpināt kā tradīciju. Un es domāju, ka reklāma ir tā lieta, ko noteikti vajadzētu uzlabot, jo es domāju, daudz cilvēku arī nezināja. Bet šodien mums nenormāli noveicās ar laiku, laiks ir vienkārši ideāls, un es tāpēc arī gaidīju, ka būs vairāk cilvēki, bet nav. Mēs zinām, ka Bēres Strazdiem daudz pasākumu bijuši, un viņi arī vēl top, un viņi visi ļoti apmeklēti. Varbūt ir tas, ka šīs jauniešu dienas bija pirmais tāda veida pasākums, varbūt no tā cilvēka nobijās. Jā, tieši tā arī varētu būt. Jo, kā teica Uldis Reveliņš savā uzrunā, kad viņi iepriekš ir taisījuši arī sporta spēles jauniešiem. Es neatceros, kā viņas saucās, bet tas bija gadus entos atpakaļ, un tad viņiem vienkārši dēļ mazā cilvēku skaita viņi arī beidz taisīt tos pasākumus. Un kā viņš teica, kad viņš dod lielas cerības, kad sakala atsāksies kā tradīcija. Jā, tad jau nebija Bēres Strazdas. Tieši tā. Paldies par interviju. Paldies.